Dabas liegumā Lielie Kangari Ropažu novadā apmeklētāju un dabas mīļotāju ērtībām izveidota tūrisma un dabas izziņas pastaigu taka, teju 2 kilometru garumā ar tiltiņiem un skatu platformu pie ezera, kā arī izbūvēts skatu tornis. Neliels ievads un mēs sāksim. Lielo Kangaru skatu tornis ir nodots eksploatācijā 2019. gada nogalē. Tornis ir 33 metri augsts un ir otrais augstākais tornis Latvijā, izgatavots no metāla. No torņa skatu platformas, kā jūs redzējāt, paveras brīnišķīgs skats uz ainavisko apkārtni, Kangaru ezeru un Lielkangaru purvu. Dabas liegums atrodas Ropažu novada Ropažu pagastā un Ogres novada Suntažu pagastā, 3,5 km no Juglas ciema. Iecere attīstīt esošo dabas liegumu Lielie Kangari radās jau pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad Latvijas dabas fonds izstrādāja dabas aizsardzības plānu. Un Ropažu novada pašvaldības projekta ietvaros tas arī realizēts. Būvniecības darbi tika uzsākti 2018. gada augustā, un decembrī izbūvētā dabas taka un skatu tornis tika nodoti eksploatācijā. Projekts tika finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Ropažu novada pašvaldības līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 537 000 eiro, no kurām 255 000 eiro ir ES fondu finansējums. Pastaigu vieta radīta, lai vietējie iedzīvotāji un ceļotāji varētu iepazīties ar dabas vērtībām, dabas liegumu un lielāko osu grēdu Latvijā, ainaviski skaisto Kangaru ezeru un Lielkangaru purvu, īpaši aizsargājumiem biotopiem, retiem un aizsargājumiem augiem, tai pašā laikā neizmainot to dabisko vidi. Visas takas garumā uzstādīti stendi ar informāciju par dabas liegumā sastopamajiem dzīvniekiem, putniem un bezmugurkaulniekiem, Ķodaru pilskalnu izpēti un vēsturi, Kangaru ceļu, kā arī atspoguļots varenu stāstu un teiku kopumu par notikumiem, vietām, tēliem un parādībām šeit, Lielajos Kangaros. Lielie Kangari ir lielākais osu valnis Latvijā. Grēdas relatīvais augstums svārstās no 10 līdz pat 27 metriem. Bet absolūtais augstums virs jūras sasniedz 78 metrus. Dabas lieguma galvenās dabas vērtības ir reljefs, augsne un kultūrvēsturiskā ainava, kas veido priekšnosacījumus retu un aizsargājumu dzīvotņu pastāvēšanai, taiskaitā arī Latvijā retās dzeltenās dzeguškurpītes atradnei. Šeit atrodami 8 Eiropā īpaši aizsargājumi biotopi, tajā skaitā 5 prioritāras nozīmes un 2 Latvijā īpaši aizsargājumi biotopi.
Liegumā mīt Latvijā un Eiropā retas un aizsargājamas sugas. Viens no talantīgākajiem padomju partizānu komandieriem Latvijā. Voldemārs Ezernieks dzimis Čiekurkalnā, iesaukts Latvijas armijā un dienējis Gulbenē. 40. gadā atkāpās uz Krieviju, kur viņam piedāvāja cīnīties nevis frontē, bet gan aiz frontes līnijas, aiz ienaidnieka līnijām, bet dzimtajā zemē, un viņš piekrita. Ezernieks kļuva par Ziemeļvidzemes rotas komandieri. Kopš 2005. gada teritorija iekļauta Eiropas mēroga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā – Natura 2000. Paldies, ka skatījāties šo video! Ja jums tas patika, jūs zināt, kā rīkoties tālāk. Specturists – viss tikai sākas!